Katru gadu zinātnieki spēj veikt nozīmīgus atklājumus, par kuriem mēs pat nebijām sapņojuši, ka tie kļūs par realitāti. Un viņi spēj atrisināt dažas mīklas, kas ekspertus ir mulsinājušas gadu desmitiem. Taču pat parādoties jaunām tehnoloģijām un metodēm, dažas zinātniskas mīklas šķiet gandrīz neiespējami atrisināt, un tās bez šaubām mūs mulsinās vēl ilgu laiku. Desmitize. Pēdējās desmitgades laikā zinātnieki ir spējuši ieskatīties tālāk kosmosā nekā jebkad agrāk, pateicoties vismodernākajiem teleskopiem, kādi jebkad radīti, vēl nepieredzētām kosmosa misijām un aprīkojumam, kas spēj analizēt daļiņas no gaismas gadu attāluma. Taču viens atklājums, kas tika izdarīts 2025. gadā, ir atstājis ekspertus neizpratnē, un viņiem nav ne jausmas, ko par to domāt. 2025. gadā astronomi pētīja viļņu garuma datus, kas iegūti izmantojot Austrālijas kvadrātkilometra masīva ceļrāža teleskopu, kad viņi pamanīja kaut ko kosmosā, ko nespēja izskaidrot. Viņi atklāja gandrīz pilnīgi simetrisku sfēru, kas atrodas vairākus gaismas gadus no Zemes piena ceļā. Un šis objekts tagad ir nosaukts par teleosu, kas ir grieķu vārds un nozīmē pilnību. Tagad ir noskaidrots, ka šī sfēra ir supernovas rezultāts, kas notika pavisam nesen. Taču tas neatbild uz visiem jautājumiem par šo sfēru. Lai gan šāda veida supernovu atliekas ir novērotas arī agrāk, neviena no tām nav tik perfekti sfēriska kā teleos, un zinātniekiem tam nav pārliecinoša izskaidrojuma. Papildu pētījums tagad veids astrofiziķis Miroslavs Filipovičs no Austrālijas Rietumsidnejas universitātes un citi, cerot, ka tiks atrastas kādas atbildes. Viņš un viņa kolēģi ir skaidrojuši, ka normālos apstākļos supernovas izmestā viela galu galā saduras ar citiem objektiem, piemēram, starpzvaigžņu mākoņiem, tāpēc tās parasti novēro dīvainās formās. Šī iemesla dēļ teleos ir unikāls atklājums, kas līdz šim nekad nav ticis novērots. Pateicoties tam, ka tika novērots, ka teleos izstaro tikai vāju mirdzumu radioviļņu diapazonā, tika noteikts, ka visticamāk tā bija 1A tipa supernova. Tas nozīmē, ka visticamāk tas bija bināras sistēmas rezultāts, kurā viena no divām zvaigznēm bija pundurzvaigzne. Šī noslēpuma daļa šķiet ir atrisināta, taču daudzi jautājumi joprojām paliek neatbildēti. Zinātniekiem nav izdevies noteikt, cik tālu no Zemes atrodas teleos, taču līdz šim ir izteikti daži pieņēmumi. Ja tas patiešām ir Ia tipa pārnovas rezultāts, tad sfēra atrodas no 7175 līdz 25114 gaismas gadu attālumā. Tādā gadījumā sfēras diametrs būtu no 46 līdz 157 gaismas gadiem. Tas ir palīdzējis astronomiem noteikt teleosa aptuveno vecumu, kas ir no 1000 līdz 10 000 gadiem. Tas var šķist kā milzīga neatbilstība, taču jāatceras, ka kosmiskajos mērogos tas ir salīdzinoši īss laika periods. Tā kā joprojām pastāv tik daudz neskaidrību, ir jāveic vēl daudz pētījumu, pirms mēs varēsim veikt precīzus mērījumus. Ir arī ierosināts, ka sfēra varētu būt Iaks tipa pārnovas rezultāts, kas nozīmētu, ka pēc sprādziena ir palicis tā sauktais zombiju zvaigznes atliekas. Ja tas tiešām tā ir, teleos būs tikai 3200 gaismas gadu attālumā, un tā diametrs būs 11 gaismas gadi. Nepārtraukti pētījumi par sfēru sniegs zinātniekiem dziļāku izpratni par pārnovas sākotnējiem posmiem, un tiek cerēts, ka nākotnē tiks atrasti vēl līdzīgi notikumi, jo tie varētu sniegt papildu ieskatu teleosa noslēpumā. 9. vietā. Daži cilvēki uzskata, ka būt kreiļiem ir apgrūtinājums, kamēr citi to uzskata par svētību, jo viņi izceļās starp lielāko daļu pasaules iedzīvotāju. Zinātnieki uzskata, ka tikai aptuveni 10% cilvēku uz Zemes ir kreiļi, taču viņiem nav ne jausmas, kāpēc tā ir. Pēdējie dati liecina, ka apmēram 708 miljoni cilvēku, kas šodien dzīvo, ir kreiļi, un vīriešiem ir par 2% lielāka iespēja piedzimt kreiļiem nekā sievietēm. Šis ir vēl viens noslēpums, kas liek pētniekiem lauzīt galvu, jo šķiet, ka tam ir kāds evolūcijas iemesls. Ir skaidrs, ka daudzos gadījumos kreiļība tiek nodota no vecākiem bērniem, taču tas arī neizskaidro, kāpēc cilvēki piedzimst šādi. Taču, ka daži bērni ar labroču vecākiem piedzimst kā kreiļi un otrādi. Lielākais pētījums par šo tēmu jebkad tika veikts Maksa Planka psiholingvistikas institūtā, kas atrodas Nīderlandē. Tur tika atklāts, ka ģenētikai patiešām ir nozīme tajā, ka bērni piedzimst kā kreiļi, taču tas neizskaidro visus pasaules kreiļus.
Cits pētījums, kas tika veikts Holandē 2019. gadā, atklāja, ka daži agrīnie dzīves faktori var ietekmēt, kura roka kļūst dominējošāka. Starp šiem faktoriem ir valsts, kurā viņi ir dzimuši, jo kultūras atšķirības var ietekmēt tāpat kā viņa dzimšanas gads. Dažos gadījumos cilvēka dominējošo roku ietekmē tas, vai viņš piedzima ar lieko vai nepietiekamo svaru, vai viņš bija daļa no vairāku bērnu dzemdībām, kurā gada laikā viņš piedzima, vai viņš ir vīrietis vai sieviete, kā arī tas, vai viņš kā zīdainis tika barots ar pudelīti vai nē. Līdz 3 gadu vecumam cilvēks parasti jau rāda pazīmes, kura roka kļūs dominējošā, taču nevienmēr. Daži bērni šajā vecumā neizrāda ne labās, ne kreisās rokas dominanci, tāpēc mēs zinām, ka viņu priekšroka vienai rokai attīstīsies tikai vēlāk. Daudzi cilvēki nemaz nezina, ka pastāv arī kreisās kājas dominēšana. Taču daži futbolisti ir labroču, bet daudz prasmīgāki, sitot bumbu ar kreiso kāju, vai arī otrādi. Tas pats attiecas arī uz beisbola spēlētājiem. Viņi visērtāk met bumbu ar labo roku, bet, kad pienāk kārta sist pa bumbiņu, viņi šūpo nūju kā krēļi vienkārši tāpēc, ka tas ir ērtāk un viņiem ir lielāks izredzes trāpīt. Tādi ir cilvēki, kuri var vienlīdz labi izmantot abas rokas, un to sauc par abrocību. Tās tikai vēl vairāk padziļina kreisās un labās rokas noslēpumu, jo mēs vienkārši nezinām, kāpēc mēs visi nepiedzimstam ar spēju vienlīdz prasmīgi izmantot abas rokas. 8. punkts. 2013. gadā apmeklētāji, kuri bija ieradušies Karaliskās putnu aizsardzības biedrības Hamvolas dabas rezervātā, kas atrodas Somersetā, Anglijā, sazinājās ar rezervāta darbiniekiem, lai ziņotu, ka ir atraduši kaut ko tādu, ko iepriekš nekad nebija redzējuši. Kad darbinieki devās izmeklēt, viņiem tika parādīta dīvaina želejveida viela, kas atradās uz zemes, un viņi bija apjukuši, kas tas varētu būt. Turpmāko nedēļu laikā rezervātā un citās Somersetas vietās tika atrasti vēl vairāki šādi dīvaini recekļi, vienmēr zālājos, bet prom no ūdens. Lielākā daļa recekļu tika izmērīti apmēram 4 collas diametrā, kas ir dīvaini, ņemot vērā vielas dabu. Varētu sagaidīt, ka uz zemes būs gan lielāki, gan mazāki paraugi, taču šajā gadījumā tie visi bija vienāda izmēra. Tika savākti paraugi, un rezervāta darbinieki konsultējās ar dažiem ekspertiem, cerot identificēt noslēpumaino vielu, taču viņiem nav izdevies atrast viennozīmīgu atbildi. Daži cilvēki ir ierosinājuši, ka tā varētu būt kāda baktērijas suga, kur citi domā, ka tam varētu būt citpasaules izskaidrojums. Ir arī izteikts pieņēmums, ka želei varētu būt izvēmjušies vārdes un krupji, taču visas šīs teorijas joprojām ir spekulatīvas, jo neviens nav pārliecināts, kas tieši ir šī noslēpumainā viela. Līdzīgi želejveida gabali ir atrasti dažādās pasaules vietās gadu gaitā, un katru reizi tas ir izraisījis satraukumu, jo neviens nav spējis to izskaidrot. 2009 un 2011 gadā līdzīgas vielas tika atrastas attiecīgi Skotijā un Anglijā. Šie gabali tika atrasti cilvēku zālienos, parkos, atpūtas zonās un pat rotaļu laukumos, un neviens nevarēja piedāvāt ticamu izskaidrojumu. Daži cilvēki apraksta šos dīvainos gabalus kā dzīvus, kad tie tika atrasti, kas varētu atbalstīt teoriju, ka tā ir kāda baktērija forma. Tika atzīmēts, ka šie gabali parādījās pēc lietusgāzes un pazuda neilgi pēc to atrašanas, kas vēl vairāk pastiprina jautājumus par šo jau tā mulsinošo noslēpumu. 2011. gadā tika savākts paraugs un nosūtīts uz laboratoriju analīzei, taču rezultāti nebija viennozīmīgi, un drīz vien tas pavisam pazuda. Daži cilvēki šo vielu ir nosaukuši par zvaigžņu želeju, jo tā parādās tikai pēc lietus, kas liek dažiem uzskatīt, ka tā ir cēlusies no kosmosa. Citi to ir nosaukuši par meteoru želeju, jo uzskata, ka tā nonāca uz Zemes ar meteoru, kas sadalījās mūsu atmosfērā, kaut kādā veidā atstājot želeju, lai tā nokristu uz Zemes un to atrastu garām gājēji. Tiek uzskatīts, ka šis maldīgais priekšstats radies no 1958. gada filmas The Blob, kurā bezformīgs želejveidīgs radījums iznāk no nokrituša meteora, lai izraisītu postījumus uz Zemes. Tāpēc daudzi cilvēki agrāk uzskatīja, ka želeja parādās tikai pēc meteoru lietus, kas noteikti neatbilst patiesībai. 14. gadsimta ieraksti liecina, ka toreiz šo vielu sauca par astrālo želeju jeb astromiksīnu, jo arī tā laika cilvēki uzskatīja, ka tā ir saistība ar meteoru lietiem. Visloģiskākais līdz šim atrastais izskaidrojums ir tas, ka tā ir kāda veida vardes ikri vai šīs vielas paliekas. Taču tas neizskaidro, kāpēc želeja parasti tiek atrasta uz sauszemes, nevis tuvāk ūdenstilpei.
Rezervāta darbinieki ir norādījuši, ka šī viela, viņu vārdiem sakot, ir ļoti dīvaina, un daži cilvēki ir atteikušies ar to saskarties. Tiek veikti papildu pētījumi ar cerību, ka viela galu galā tiks identificēta. Taču pagaidām mums nav ne jausmas, kas ir šie dīvainie kunkuļi. Numur 7. Vairumā gadījumu zinātne balstās uz rezultātu atkārtojamību, neatkarīgi no attiecīgās pētniecības jomas. Piemēram, kad zinātnieki atklāja, kā sintezēt noteiktu vielu, piemēram, ķīmiskus savienojumus, viņi var paļauties, ka tas pats process tiks izmantots atkal un atkal ar tādu pašu rezultātu. Taču tagad ir kļuvis skaidrs, ka tā nav vienmēr. Labs piemērs tam ir farmaceitisko līdzekļu ražošana. Zinātnieki izmanto ķīmiju, lai noteiktu, kā šīs zāles var sintezēt, un pēc tam atkārtot izmanto šo procesu, lai tās ražotu masveidā. Vairumā gadījumā nekas vairāk nav jādara, jo tiek ražotas pareizās zāles. Taču kādu dienu kaut kas mainās. Tiek izmantots tieši tas pats process, kāds tika lietots gadiem ilgi, taču pēkšņi gala produkts vairs nav tas pats. To sauc par izjudošo polimorfu. Tas notiek, kad ķīmiskās vielas kristāliskās struktūras sākotnējā versija pēkšņi mainās, un tādēļ to vairs nevar sintezēt mākslīgi, un neviens nezina, kā vai kāpēc tas notiek. Vairumā gadījumu iegūtais produkts ir stabilāks, kas zinātniekiem padara gandrīz neiespējama to pārvērst atpakaļ sākotnējā stāvoklī. Tas nozīmē, ka jaunais iegūtais produkts nedarbojas tāpat kā oriģinālais, un dažos gadījumos oriģinālo produktu vairs nevar saražot. Tam ir nopietnas sekas farmācijas jomā. Tā kā miljoniem cilvēku paļaujas uz šīm metodēm, lai iegūtu pieejamas un efektīvas zāles, kuras dažos gadījumos viņiem ir jālieto katru dienu. Piemēram, 1970. gados SSAI medikaments, ko sauc par paroksetīna anhidrātu, tika ražots izmantojot šīs metodes. Tās bija pieejams krītveida pulvera veidā un bija efektīvs līdz 1984. gadam, kad parādījās jauna versija. Jaunā kristalizētā versija sāka parādīties apvienotajā karalistē, pēc tam, kad medikamenta ražošana tika palielināta un tika konstatēts, ka tā ir daudz stabilāka nekā oriģinālā. Kad citas kompānijas sāka mēģināt ražot paroksetīnu, tās atklāja, ka vairs nav iespējams izgatavot oriģinālo versiju, un gala produkts vienmēr izveidojās kristalizētā formā. Cenšoties to izskaidrot, tika izvirzīta hipotēze, ka Zemes atmosfēra ir piesātināta ar nelieliem daudzumiem paroksetīna hemihidrāta, kas nozīmē, ka jebkura paroksetīna anhidrāta forma nekavējoties pārvērstos kristāla formā. Tā ir ievērojama un neizskaidrota mīkla, kas prasa turpmāku izpēti, jo īpaši tāpēc, ka šai parādībai ir ļoti reālas sekas. Vienā gadījumā pretretrovīrusu medikamenti, kas tika ražoti 90. gados, pēkšņi kļuva mazāk efektīvi, un miljoniem cilvēku bija spiesti meklēt alternatīvus medikamentus savu slimību ārstēšanai. Lai situāciju padarītu vēl sliktāku, jebkura rūpnīca, kuru skāra šīs izmaiņas, vairs nespēja atkārtot izgatavot sākotnējo medikamenta formu. Tika uzskatīts, ka jaunās formas pēdas rūpnīcās netīšām ienesa cilvēki, kas tur strādāja. Un dažu nedēļu laikā sākotnējo medikamentu formu vairs nevarēja ražot. Tās noveda pie medikamenta atsaukšanas un rezultātā tika zaudēti līdz pat $250 miljoniem. Tikai ārkārtīgi kontrolētos apstākļos medikaments tika atkārtoti ražots 1998. gadā, taču šī izmaiņa iemesls zinātniekiem joprojām nav skaidrs. Ja nākotnē viņi nespēs noteikt, kāpēc tas notiek, varētu tikt ieviest procesi, lai izvairītos no negaidītām izmaiņām. Taču pagaidām mēs varam tikai minēt, kas izraisa šo dīvaino parādību. 6. vietā. Pirms 1969. gada mēnesis bija noslēpumaina un šķietami nesasniedzama sfēra debesīs. Mēs varējām tikai minēt, no kā tas ir veidots un kas notiktu, ja cilvēks staigātu pa tā virsmu. Tās viss mainījās tā gada jūlijā, kad Nīls Armstrongs kļuva par pirmo cilvēku, kurš jebkad staigājis pa mēnesi. Un kopš tā laika cilvēki uz tā virsmas ir staigājuši vēl 5 reizes. Pēdējā no šīm misijām tika pabeigta 1972. gadā. Un, lai gan kopš tā laika uz mēnesi ir nosūtītas kosmosa zondes, neviens vairs nav spēris kāju uz tā. Gadu gaitā mēs esam daudz uzzinājuši par mūsu tuvāko debesu kaimiņu, taču daži noslēpumi joprojām nav atklāti, un viens no tiem ir tā sauktā mēness ilūzija. Tas ir saistīts ar pilnmēnesi un to, ka tas izskatās milzīgs, kad tas lec vai riet.
Senātnē dažas civilizācijas ticēja, ka mēnesis patiešām aug un sarūk savās fāzēs, kā arī tajos brīžos, kad tika novērota mēnesis ilūzija. Mūsdienās mēs, protams, zinām, ka tā nav. Patiesībā, kad mēs redzam mēnesi uzlecam vai norietam tieši virs horizonta, tas patiesībā ir daudz tālāk no Zemes nekā tad, kad tas atrodas tieši virs mums, un šī atšķirība ir tūkstošiem jūdžu. Tāpēc mēs zinām, ka tā attālums no mums nav šīs dīvainās ilūzijas cēlonis. Mūsu smadzenēm to ir grūti pieņemt, jo mēs esam ieprogrammēti saprast, ka objekti, kas atrodas tālāk, izskatās mazāki, kas ir pretēji tam, kas notiek mēnesis ilūzijas laikā. Lai situāciju padarītu vēl sarežģītāku, mūsu smadzenes mulsina fakts, ka lielais mēnesis ir pilnībā fokusā, kamēr ēkas un citi objekti pie horizonta ir izplūduši un nav fokusā, kas ir pretrunā ar mūsu intuīciju. Ir ierosināts, ka mūsu smadzenes atsakās to pieņemt un pārkompensē, liekot mums domāt, ka mēnesis ir lielāks nekā tas patiesībā ir. Turklāt, kad mēs skatāmies uz mēnesi, ka tas ir augstu debesīs, mēs nefokusējamies uz objektiem pie horizonta, un tāpēc mēnesis šķiet daudz mazāks, jo mēs redzam tā patieso izmēru. Šķiet gandrīz neiespējami noticēt, ka lielais mēnesis pie horizonta un tas, ko redzam augstu debesīs, ir vienāda izmēra, taču ir veids, kā to pierādīt. Eksperti iesaka, ka, kad mēnesis šķiet liels, novērotājam vajadzētu to aizsegt ar pirkstu. Parasti dažas mēnesis daļas joprojām ir redzamas. Pēc tam, kad mēnesis ir augstāk debesīs, viņiem vajadzētu atkārtot šo procesu, un neticami tikpat liela mēnesis daļa būs redzama kā iepriekš, pierādot, ka mēnesis ilūzija patiešām ir tikai ilūzija. Turklāt, izmantojot kameru, lai nofotografētu mēnesi šajos 2 dienas laikos, tas abās fotogrāfijās būs tieši vienāda izmēra, ja kameras tālummaiņas iestatījumi katrā reizē būs vienādi. Dīvainā lieta par šo ilūziju ir tā, ka tā nav pilnībā izprasta. Lai gan mēs zinām, ka tas ir saistīts ar to, ka mūsu prāts tiek apmānīts, nekad nav atrasts pārliecinošs skaidrojums tam, ko mēs redzam šajā brīdī vai kāpēc mūsu smadzenes vispār izjūt vajadzību radīt šo ilūziju. Numur 5. Pēdējo aptuveni 50 gadu laikā mūsu zināšanas par kosmosu un tajā atrodamiem objektiem ir strauji augušas. Pateicoties uzlabotajām tehnoloģijām, mēs esam apmeklējuši dažas no noslēpumainākajām planētām mūsu Saules sistēmā un uzņēmuši attēlus ar objektiem, kas atrodas gaismas gadu attālumā no Zemes. Mēs esam nosēdinājuši roverus uz Marsa, savākuši materiālus no šīs planētas un analizējuši daudzus citus objektus, kas tikai nesen ir atklāti. Mēs nekad pilnībā nesapratīsim kosmosu, pat ja to pētīsim nākamos 100 gadus, jo tas ir tik milzīgs, kas nozīmē, ka vienmēr būs kāds noslēpums, ko atklāt. Viens no šiem ir lielais pievilcējs, kosmosa apgabals, kas jau ilgu laiku ir fascinējis zinātniekus un līdz šim nav sniedzis nekādu izskaidrojumu. Tas ir kosmosa apgabals, kurā ir pietiekami liela gravitācija, lai pievilktu veselas galaktikas pie sevis, un mums nav ne jausmas, kas tas ir. Lielais pievilcējs pirmo reizi tika atklāts 1970. gados, kad astronomi savos pētījumos sāka pamanīt kaut ko dīvainu. Viņi saprata, ka galaktikas visumā nepārvietojās tā, kā tām vajadzētu, ņemot vērā visuma izplešanās ātrumu. Gadu gaitā tika atklāts, ka šīs galaktikas šķiet virzās uz vienu un to pašu fokusa punktu – Centaura zvaigznājā. Tās tika ievilktas šajā reģionā ar 100 jūdžu sekundē lielu ātrumu, un neviens nezināja, kāpēc. Tad tika ierosināts, ka gravitācijas pievilkšanās ir kādas neaptverami lielas masas rezultāts kaut kur šajā zvaigznājā. Taču eksperti to nav spējuši pierādīt viena ļoti neveiksmīga faktora dēļ. Lielais pievilcējs atrodas kosmosa apgabalā, kas pazīstams kā izvairīšanās zona, kuru astronomi nespēja saskatīt piena ceļa radītā zvaigžņu mākoņa dēļ. Turklāt tā laika teleskopi nebūtu bijuši pietiekami jaudīgi, lai novērotu šo objektu vai objektus, pat ja tie mums būtu redzami. Piena ceļš un lielais pievilcējs atrodas apgabalā, kas pazīstams kā Leniake superkopums. Tā ir neiedomājami milzīga galaktiku kopa, kas aizņem apmēram 500 miljonus gaismas gadu lielu telpu. Tagad ir noskaidrots, kā arī mūsu galaktiku pievelk lielais pievilcējs, lai gan mums uz Zemes tas nav uztverams. Sākumā mēs pat nezinājām par šīm galaktikām, līdz tika izmantots infrasarkanais starojums un rentgenstari, lai izlaustos cauri piena ceļa aizsegām. Bet pat tad astronomiem neizdevās saskatīt pat ne mazāko lielā pievilcēja pazīmi. Un līdz pat šai dienai mums nav ne jausmas, kas tas ir.
Taču tas nav atturējis ekspertus un zinātniekus no teoriju izvirzīšanas. Un dažas no viņu izteiktajām versijām ir ārkārtīgi interesantas. Daži uzskata, ka tas nav viens objekts, bet gan vēl viens galaktiku kopums, starpgalaktiskās gāzes vai tumšā matērija. Tā kā tumšā matērija mums ir neredzama, būtu loģiski, ka mēs nespētu novērot lielo pievilcēju. Ja tas būtu veidots no šīm daļiņām, taču šī teorija vēl nav pierādīta. Lai arī tas šķiet biedējoši, astronomi ir izteikuši pieņēmumu, ka aiz lielā pievilcēja varētu pastāvēt vēl lielāka gravitācijas anomālija. To sauc par Šeplija superkopu, un tiek pieļauts, ka tā ietekmē šo galaktiku mainīto ceļu. Tas tikai pierāda, ka pat ar pēdējo 10 gažu laikā panāktajiem sasniegumiem kosmosa izpētē joprojām pastāv objekti, par kuriem mēs nekad neuzzināsim, un lielais pievilcējs visticamāk vēl daudzus gadu desmitus paliks noslēpums. 4. vietā. Lai gan kosmos ir noslēpums, kas mūs joprojām mulsina, arī Zemes okeāni glabā daudzus noslēpumus, kas nekad nav atrisināti. Gadsimtiem ilgi jūrnieki ir ziņojuši par redzētām un dzirdētām lietām jūrā, kuras nekad nav izskaidrotas, un mēs neesam tuvāk dažu šo gadījumu izskaidrošanai. Piemēram, daži cilvēki ir redzējuši jūrā dzīvniekus, kas nekad iepriekš nav reģistrēti, lai gan tiek apgalvots, ka tie ir lielāki par lielākajiem vaļiem, kādi jebkad atklāti. Seni jūrnieki apgalvo, ka ir sastapuši nāras un nārus, kas peldējuši līdzās viņu kuģiem, un citi ir dzirdējuši skaņas, kurām šķietami nav bijis nekādas jēgas. Mūsdienās zinātnieki ir bijuši fascinēti par dažām skaņām, kas ierakstītas ar mūsdienīgu aprīkojumu, ko sauc par hidrofoniem, un pat tad viņi nespēja izskaidrot, ko viņi dzirdēja. Daži no vislabāk zināmajiem piemēriem ir bloop un upsweep, divas skaņas, kas joprojām paliek noslēpumainas. 1997. gadā tika dzirdēts bloop. Tā bija neticami skaļa, ko daži raksturoja kā skaļāko jebkad ierakstīto. Nacionālā okeāna un atmosfēras pārvalde to raksturoja kā skaņu ar strauji pieaugošu frekvenci, kas ilga aptuveni 60 sekundes. Sensori, kas izvietoti 3000 jūdžu attālumā, uztvēra šo troksni, parādot, cik patiesībā tas bija skaļš. Kad ieraksti tika analizēti, tika noskaidrots, ka šo skaņu radījusi dzīva būtne. Taču, tā kā šī skaņa bija skaļāka par jebkuru dzīvnieku radītu skaņu, kāda jebkad dzirdēta, daudzi cilvēki palika skeptiski. Beigu beigās tika noskaidrots, ka bloop skaņu izraisīja ledus zemestrīce. Tas notiek, kad aizbergs strauji sadalās, un tiek uzskatīts, ka konkrētais aizbergs atradās kaut kur starp Bransfielda šaurumu un Rossa jūru. Lai gan daži eksperti uzskata, ka tas bija netālu no Ādēra raga Antarktīdā. Tāda ir arī noslēpumainā skaņa, kurai dots vārds Džūlija. Tā tika ierakstīta ar hidrofoniem, kas bija izvietoti visā austrumu ekvatoriālajā klusajā okeānā 1999. gada 1. martā, un eksperti palika apmulsuši. Tāpat kā bloop gadījumā, troksnis tika reģistrēts ar iekārtām, kas atradās simtiem jūdžu attālumā viena no otras, taču tieši pati skaņa radīja vislielāko noslēpumu. To raksturoja kā līdzīgu sievietes balsī, kura klusi dūgoja sev vai murmināja nesakarīgu teikumu. Tāpēc tam tika dots vārds Džūlija, un zinātnieki nekavējoties sāka to pētīt, cenšoties noskaidrot, no kurienes tas nācis un kas radīs šo skaņu. Precīzu avota atrašanās vieta nevarēja noteikt, un labākais, ko viņi spēja izdarīt, bija tikai sašaurināt meklējumu teritoriju. Diemžēl šī sašaurinātā teritorija ir milzīga, un dīvainā kārtā skaņa nāca aptuveni no tās pašas vietas kā bloop. Eksperti lēsa, ka tā izcelsme ir starp Bransfielda šaurumu un Ādēra ragu pie Austrum Antarktīdas, un tika izvirzītas dažādas teorijas. Tā kā troksnis bija ārkārtīgi skaļš, visi mazie dzīvnieki tika uzreiz izslēgti. Tā kā troksnim nebija nekādu mehānisku elementu, bojātas iekārtas arī nevarēja būt atbildīgas, un drīz sāka parādīties sazvērestības teorijas. Tā kā tas izklausījās pēc sievietes balss, daži cilvēki sāk spekulēt, ka iesaistīti ir citplanētieši, vai arī šo skaņu radīs kāds milzīgs jūras radījums, ar kuru mēs nekad iepriekš neesam sastapušies. Citi uzskatīja, ka šajā apgabalā zem viņiem tiks atrasta milzīga pilsēta, un pats sniedza satelīta attēlus, kuros redzama liela struktūra zem ūdens. Viņi apgalvoja, ka tas ir debesskrāpes, un šie attēli ir pierādījums tam, ka pilsēta pastāv. Pašlaik Džūlijas skaņas izcelsme joprojām nav atrisināta, un tikai laiks rādīs, vai mums kādreiz izdosies noskaidrot, kas izraisīja šo noslēpumaino skaņu. 3. vietā.
Ne tikai kosmos un okeāni turpina mulsināt ekspertus, jo arī pati Zeme, uz kuras mēs dzīvojam, laiku pa laikam spēj viņus samulsināt, kā to pierāda notikums, kas notika 2018. gada 11. novembrī. Aptuveni 9:30 no rīta. Tajā dienā vairākās pasaules valstīs tika reģistrēta dīvaina dārdoņa, kas šķiet nāca no Zemes, un zinātnieki steidzās noskaidrot, kas to izraisīja. Tika noskaidrots, ka tā izcelsme bija aptuveni 15 jūdzes no Francijas salas Majotas, un pēc tam tā izplatījās uz Āfrikas kontinentu Madagaskaras virzienā. Seismiskie sensori fiksēja šo aktivitāti Kenijā, Etiopijā, Zambijā, Čīlē, Jaunzēlandē, Havaju salās un Kanādā. Sensori, kas atradās pat 1000 jūdžu attālumā, tika aktivizēti un pēc dažiem avotiem seismiskie viļņi ilga veselas 20 minūtes. Dīvaini, ka neviens neziņoja par jebkādām zemes vibrācijām, un šo aktivitāti fiksēja tikai šie sensori. Neskatoties uz to, šis drebējums gandrīz palika nepamanīts, ja nebūtu viena cilvēka, amatiera zemestrīču entuziasta, kurš tajā rītā savā aprīkojumā pamanīja šo aktivitāti. Viņš gandrīz neticēja tam, ko redzēja, un nolēma ziņot par saviem atklājumiem, publicējot tos savā sociālo mediju kontā. Viņa ieraksts ātri piesaistīja pētnieku, ekspertu un citu amatieru uzmanību, kuri nekavējoties sāka to izmeklēt. Pat pirms jebkāda informācija tika publiskota, cilvēki sāka spekulēt par to, kas varēja izraisīt seismiskos viļļus, un, kā jau varēja gaidīt, dažas no viņa teorijām robežojās ar absurdo. Viens lietotājs ierosināja, ka milzīgs jūras briesmonis gatavojas parādīties pasaulē, taču viņa teorija lielākoties tika ignorēta. Citi domāja, ka tas varētu būt liela meteorīta trieciena rezultāts Zemē, vai arī, ka viņus izraisījusi milzīgs vulkāna izvirdums, kas noticis zem okeāna. Gorins Ekstroms, kurš nāk no Kolumbijas universitātes un pēta neparastas zemestrīces, medijiem pastāstīja, ka savā dzīvē nekad iepriekš nav redzējis neko tam līdzīgu. Taču viņš arī norādīja, ka viļņu avots varētu būt diezgan parasts. Tomēr gandrīz 8 gadus vēlāk zinātnieki nav nonākuši tuvāk tam, lai noskaidrotu, kas izraisīja šo seismisko notikumu. Ir skaidrs, ka tas nebija parasts zemestrīces gadījums, jo šādi seismiski notikumi rada tā saukto viļņu virkni. Kad Zemes garozā uzkrājas spriedze, tā tiek atbrīvota ar milzīgu enerģijas daudzumu, kas izplatās uz āru no avota. Daudzos gadījumos galveno zemestrīci pavada pēctriecienu sērija, kas uz Richtera skalas tiek reģistrēti ar daudz mazāku stiprumu, taču tie var būt tikpat bīstami. Taču šis seismiskais notikums neatbilda lielākajai daļai no šiem faktoriem. Parasti zemestrīču laikā seismiskie viļņi pārvietojas kopās no vienas puses uz otru vai gar zemes virsmu. Šī notikuma laikā viņi tiešām pārvietojās pa virsmu, taču neviena zemestrīce netika reģistrēta nekur netālu no tā avota, un tāpēc joprojām nav zināms, kas to izraisīja. Papildu apmulsumu ekspertiem radīja fakts, ka šie viļņi bija monochromatiski, saturēja tikai vienu seismisko frekvenci, nevis vairākas, kā tas parasti novērojams parastas zemestrīces laikā. Majadas signāls tika reģistrēts kā skaidrs zigzags, un katrs vilnis atkārtojās apmēram ik pēc 17 sekundēm. Eksperta ticamākais pieņēmums ir, ka notikumu izraisīja zemūdens vulkāna izvirdums, taču tam nav atrasti nekādi pierādījumi, un atbildes uz šo noslēpumu joprojām nav atrastas. Numur 2. Vērojot zvaigznes, astronomi izdarīja ievērojamu un dīvainu atklājumu, kad viņi novēroja pulsāru, ko sauc par RXJ 0806 44123. Taču šīs dienas video nolūkos mēs turpmāk to vienkārši sauksim par RX. Pulsāri ir ļoti magnetizēti rotējoši neutronu zvaigžņu kodoli, kas novēroti izstarojam elektromagnētiskā starojuma kūļus no saviem magnētiskajiem poliem, taču RX atšķiras no tiem. Gaisma, ko izstaro šīs pulsārs, ir infrasarkanā, un tas nekad iepriekš nav ticis novērots visos gadsimtos, kopš astronomi pēta debesis. Tas liecina, ka tajā ir īpašības, kāda nav nevienam citam pulsāram, vai arī pastāv kāds nezināms ārējs faktors, kas izraisa šo anomāliju. RX ir viens no 7 pulsāriem, ko sauc par lielisko septītnieku. Tiek uzskatīts, ka visi šie pulsāri ir daudz karstāki nekā tiem vajadzētu būt, jo tie ir ļoti veci un tiem nevajadzētu saturēt tik daudz enerģijas, cik tie satur. Tiek uzskatīts, ka infrasarkanais starojums, ko izstaro šis pulsārs, sniedzas aptuveni 2,5 reizes tālāk par pundurplanētas Plutona orbītu ap Sauli, skaitot no šīs zvaigznes.
Taču mums joprojām nav ne jausmas, kāpēc tas notiek, un astronomi var tikai minēt. Daži ir ierosinājuši, ka to varētu izraisīt ap pulsāru izveidojies atlūzu disks. Šis putekļainais materiāls, kas pazīstams kā atpakaļkritušās vielas disks, būtu supernovas rezultāts. Sākotnēji materiāls būtu izmests kosmosā, bet vēlāk gadu gaitā izveidojis disku ap pulsāru. Ja tas tiešām tā ir, zinātniekiem iespējams nāksies pārskatīt veidu, kā viņi domā par neitronu zvaigznēm un to, kā tās attīstās savu mūžu laikā. Tāda ir teorija, ka šo parādību izraisa pulsāra vēja miglājas. Šāda veida miglāja veidojas, kad pulsāra vējš aizpūš supernovas atliekas, atstājot miglājā tukšu daļu. Ja tas tiešām tā ir, tad tas ir tāds pulsāra vēja miglājs, kādu neviens astronoms iepriekš nav novērojis, un tā būtu patiešām ievērojams atklājums. Cerams, ka izmantojot Džeimsa Veba teleskopu, tiks iegūta papildu informācija par RX, un daļa no šī noslēpuma beidzot tiks atklāta. Taču pagaidām tas ir novērots tikai ar Hubble kosmisko teleskopu, kas ir atstājis daudzus jautājumus neatbildētus. Jāatzīmē, ka signāli, līdzīgi šī pulsa zvaigznes signālām, ir novēroti arī iepriekš, taču neviens no tiem nav ticis novērots tikai infrasarkanajā spektrā. Turklāt pulsa zvaigzne izstaro daudz vairāk infrasarkanā starojuma nekā tai vajadzētu, kas liek dažiem ekspertiem domāt, ka daļa gaismas nāk no citas vietas. Lielākā daļa pulsa zvaigžņu griežas ļoti ātri, veicot vienu apgriezienu tikai daļās no sekundes, taču RX griežas ar vienu apgriezienu ik pēc 11 sekundēm, kas ir nebijis gadījums. Taču tam varētu būt ticams izskaidrojums. Ja atpakaļkritušās vielas diska teorija ir pareiza, iespējams, ka atlūzas šajā diskā ir cēlušās no priekšteča zvaigznes, kas ir masīva zvaigzne, kurai galu galā vajadzēja kļūt par supernovu. Ja šī zvaigzne kādā brīdī miedarbojās ar RX, pulsārs varēja uzkarst, kas izskaidrot, kāpēc tas griežās tik lēni un kāpēc tas attīstījās atšķirīgi no jebkura cita līdz šim novērota pulsāra. Pirmajā vietā. Mums visiem ir bijusi sajūta, ka mēs atkārtoti piedzīvojam kādu notikumu savā dzīvē, lai gan nespējam atcerēties, ka tas jau būtu noticis. Dažreiz mums šķiet, ka esam bijuši kādā konkrētā vietā, bet mums nav nekādu atmiņu par to, ka būtu tur ceļojuši. To sauc par déjà vu, sajūtu, ka jauns piedzīvojums jau ir iepriekš piedzīvots. Taču ne visi zina, ka tam ir arī pretējs fenomens, ko sauc par jamais vu, un zinātniekiem tam nav izskaidrojama. Tiek uzskatīts, ka déjà vu rodas, kad smadzenēs notiek sava veida kļūme vai nepareiza saziņa starp mūsu atmiņām un smadzeņu uztveres zonām. Daudzi cilvēki, kuri to ir piedzīvojuši, apgalvo, ka tajā brīdī viņi bija stiprā stresa stāvoklī, ļoti noguruši, vai arī to izraisīja atmiņas nesakritība. Daži neirozinātnieki uzskata, ka to izraisīja mūsu pašu neuzmanība. Mēs varam ieraudzīt glaznainu ainu, bet novērsties un to pilnībā neuztvert. Kad mēs atskatāmies, aina mūsu smadzenēm šķiet pilnīgi jauna, un tāpēc mēs tikai domājam, ka tur nekad neesam bijuši. Šie skaidrojumi joprojām ir spekulatīvi, tāpat kā iespējamie skaidrojumi jamais vu. Tas notiek, kad cilvēks nonāk vietā, kas viņam ir ārkārtīgi pazīstama, jo viņš tur ir bieži ceļojis un pavadījis daudz laika. Bet pēkšņi viņus pārņem sajūta, ka viņi tur nekad nav bijuši. Kad tas notiek, tas var būt ārkārtīgi satraucoši, jo jamais vu izpaužas vairākās formās. Dažos gadījumos cilvēki ir skatījušies uz ģimenes locekli, kuru pazīst visu savu dzīvi, bet pēkšņi saprot, ka viņi viņu vairs nepazīst. Citi ir klausījušies iemīļotu mūzikas skaņdarbu, bet pēkšņi tas šķiet svešs, it kā viņi to dzirdētu pirmo reizi. Tas var šķist dīvaini un neparasti, bet lielākā daļa no mums to piedzīvos vismaz vienu reizi savā dzīvē. Labs jamais vu piemērs ir tad, kad kāds raksta vai drukā dokumentu. Viņi var izmantot vienkāršu vārdu, piemēram, neiespējami, bet pēkšņi sāk šaubīties, vai to ir uzrakstījuši pareizi. Jo ilgāk viņi skatās uz šo vārdu, jo svešāks tas kļūst, līdz viņi ir pārliecināti, ka ir pieļāvuši pareizrakstības kļūdu, lai gan vārds patiesībā ir uzrakstīts pareizi. Kad viņi vēlāk atgriežas pie tā, viņi saprot, ka viss ir pareizi un nevar izskaidrot, kāpēc viņam radās šī nērtā, maldīgā sajūta. Lielākā daļa šo notikumu ilgs tikai dažus mirkļus vai sekundes, bet daži cilvēki ir ziņojuši, ka jamais vu izjutuši vairākas minūtes pēc kārtas un norādījuši, ka šajā laikā sākuši justies ļoti nērti. Zinātnieki joprojām nav pārliecināti, kas to izraisa, taču viņi uzskata, ka tam ir saistība ar mūsu atmiņām un to, kā mūsu smadzenes tās apstrādā.
Piemēram, ja smadzenes apstrādā kādu notikumu vai vietu, kamēr mēs esam aizņemti ar kaut ko citu, tās var to neatpazīt nākamajā reizē, pat ja esam to jau iepriekš redzējuši. Taču tas neizskaidro, kāpēc kāds pēkšņi nevar atpazīt savu laulāto vai bērnu, vai kāpēc viņam šķiet, ka viņš nekad nav bijis savā mājā. Tie ir ekstrēmi piemēri, taču ir zināms, ka tie notiek, un mēs nezinām, kāpēc. Ir ierosināts, ka tas varētu būt garīgās veselības problēmu, stresa vai miega trūkuma rezultāts, taču tās ir tikai minējumi, un tie nekad nav pierādīti. Jamais vu ir vēl viens smadzeņu noslēpums, kas joprojām nav atrisināts, un mēs iespējams nekad neuzzināsim, kas to izraisa. Liels paldies jums, kas skatījāties! Ja jums patika šis video, noteikti nospiediet patīk pogu. Tāpat neaizmirstiet abonēt un nospiest zvaniņu, lai vienmēr būtu informēti par visiem mūsu nākotnes video. Mani sauc Top 5 Unknowns un tiekamies nākamajā video.